ko es maksāju. Un tagad es sarēķināju to visu, un sanāk tā, kad viņi katru reizi vēl paņem bišķiņ no tās summas nost. Un es sarēķināju, ka ja es būtu vienkārši to savu naudiņu burkā līdzis, man būtu tieši tikpat daudz. Pēc 7 gadiem vai cik tur 8 un cik. Tāpēc, ka jā, tur viss mīnusā bija, tad tur nokrita tās vērtības vispārējais, bet tehniski, ja pēc 7 gadiem, novelkam svītru un sanāk, ka man vispār no organizācijas nav jēgas, ja es vienkārši to burkā liktu, man būtu tieši tikpat daudz. Priekš kā man uzturēt? Vēl katru reizi viņi jau savējo paņem apmēram, tad, kad es saku, kas ir, viņi saka, tagad tirgus mīnusā. Un kam man tas paskaidrojums? Tas ir 3. līmenis. Tas ir līmenis, jā, bet, zin kā, man visu laiku ir jautājums par to, cik labs tev tas pārvaldnieks ir. Tas, kas ir, manuprāt, galīgi garām, ir tas, kad viņi ņem komisiju par to, ka viņi tev, apkalpo. Par to, ka viņi kaut kur iegulda, viņi kaut ko tur dara to tavu naudiņu, tā ideja. Es paņemšu, es darīšu, kaut kas man varbūt sanāks, varbūt man nekas nesanāks, bet savu aldziņu es tāpat paņemšu. Jā, viņi tur ir, kā no kuram, gan jau, ka viņi tur arī atšķirās, bet, katram viņi tur tāda savs kaut kāda fiksētā likme. Un, īstenībā tās likmes gadu gaitā, viņas diezgan daudz iēdās iekšā tajā jautājumā. Ja tev 20% no savas algas samaksā kopējās tajās pensijā, tad tu 3. līmenim piemaksā vēl papildus klāt, cik tu tur piemaksā? Es nezinu, 20 eiro. Ja viņš tev mēnesī tur paņem, es nezinu, tā spekulēšu 1 eiro, viņš tev paņem nost, tas īstenībā tev baigi iēdās tajā kapitālā iekšā. Un, tāpēc tā ir baigā problēma. Bet atkal, vispār skatoties uz tiem pensiju līmeņiem, tie, kurus bankas apkalpo, tur viena tā galva, tāda svarīga lieta, manuprāt, ko es saprastu, kad visi tur skatās kaut kādā vienā konkrētā brīdī, visticamāk, tu skaties, tā kā viss ir apkārt slikti, tu skaties, kas notiek man pensija? Tu paskaties, tur arī viss ir slikti. Jā, bet tad, kad tev visi baigi labi un tu sēdi un dzer mojito pludmalēm, tad tu neskaties uz tām pensiju līmeņiem. Jo tad tev visi labi, tad tev neinteresē pensija. Neviens labajos laikos nedomā par sliktiem. Pensijā es sēžu mojito dzeru vai tagad? Tagad. Tev būtu labie laiki un labajos laikos visi jāizmirst par pensiju, viņi nedomā. Bet ja viņš paskatītos tajās labajos laikos, tad tur vajadzētu būt plusos. Kāpēc? Tāpēc, ka biržās jau arī viss cikliski mainās. Tā kā ekonomika ir, tā teikt, pakaļā, tad arī tavs pensiju fonds ir pakaļā. Bet kamēr vien tu nepārdod, tas ir tā kā, žiguls, viņa vērtība, viņi var svārstīties. Vienā brīdī, ja es esmu, neviens negrib pirkt tavu veco žigulu, domā, jā, viņš ir bezvērtīgs. Paiet 20 gadi, viņš rādās, viņš nav bezvērtīgs. Bet jautājums ir, kurā brīdī tu paskaties? Jā, bet tieši tā, bet tāpēc es to kā eksperimentu taisīju, ka es novilku, man nebija ko darīt, es novilku, tagad paskatīsimies, es visu saskaitīju ar rociņu, visu atskaitīts, pārbaudīju un sanāk, ka man nav pieauguma. Tātad 7 gadi pagāja, Džekā, kur ir tas, tagad atkal ir plusā un tagad it kā, tad, ja es saskaitīšu, tad nomināli būs vairāk nekā es būtu tā, bet pagāja 7 gadi, kamēr izrāpās no bedres ārā. Tad tos 7 gadus viņi tev neaudzēja, viņi vienkārši to savu lielo mīnus dzēs nost paši. Bet visu laiku saņem komisijas. Tas ir bez mazliet tā liekas riktīgākā netaisnība. Ja tu esi ierāvis mīnusā, tad tas nozīmē, ka tavs pārvaldnieks nedrīkstētu pārdot īstenībā tavs aktīvus. Ja viņš ir saprātīgs pārvaldnieks, viņš arī nedrīkstētu, ļoti retos gadījumos tikai drīkstētu pārdot tavs aktīvus. Bet viņiem vajadzētu maksāt tikai no tā brīža, ka viņam ir pieaugums. Man nav problēma samaksāt vairāk savam pārvaldniekam. Ja viņš ir nopelnījis daudz man naudu, tad viņš ir veiksmīgs. Bet ja viņš ir neveiksmīgs un man ir mīnusā mans pensiju fonds, tad es negribu redzēt, ka viņš vēl paņem tur, 6 eiro gadā par to, ka viņš man, mīnusā tur spēlējās ar manu naudu. Un es saprotu, bankas to negribēs dzirdēt, bet man ir diezgan vienalga, ja mēs viņiem uzticam tādu apjomu, kas tie ir, īstenībā tāda apjoma naudu, kopumā no mūsu tautsaimniecības. Viņi pat neiegulda viņu Latvijā. Viņi to dara, tā kā pilnīgi bezatbildīgi. Viņiem vienalga, vai viņi saņem tur, vai ir plus, vai ir mīnus. Viņi vienkārši, mēs jau nevaram nākotni prognozēt. Un šitā ir lieta, ko vajadzētu īstenībā mainīt, tā atbildība. Tu vari ņemt, tu vari iegūt savu komisijas maksu par to, ka tu apsaimnieko to pensiju fonds tikai tajā brīdī, ja viņš ir pozitīvs. Un tad viņi teiks, labi, bet tā kā ir pozitīvs, tad mēs to visu slauksim. Tad jūs vispār nevarat. Tad nafig mums vajag tādu pakalpojumu.
Un varbūt mums bet apsaimniekošanas jautājums. Jā, bet trešais līmenis ir brīvprātīgs, līdz ar ko tev vienalga pateiks, tu taču vari to arī nedarīt. Tad tur vēl ir kaut kāda atsevišķa investīcijas, tie projektiņi, kur tu vienkārši tā kā vērtspapīros viņi ieguldi, viņi tev izstāsta, kas tie pa vērtspapīriem. Bet tad pensijas. Pensijas tagad mums nāk jaunais budžets. Budžeta ietvaros ir viena būtiska izmaiņa, ko šobrīd virza. Un tātad par pensijām, ko cilvēki saņems nākamgad, un par pensijām, ko varbūt saņemsim mēs ar tevi kaut kad, kad mēs būsim veci. Es ātrāk, tu vēlāk. Un tātad tā vispār, vai visi apzinās, tāds tas jautājums, vai lielākā daļa sabiedrības zina, kā veidojās un no kurienes top viņu pensija. Visi zina, ka cilvēkam jāstrādā, jāsamaksā nodoklis, un tad viņam būs pensija. Visi cilvēki vai liela daļa nojauš, ka ir 3 līmeņi pensijām. Ja? Tātad pirmais līmenis, pa ko mēs arī vairums šobrīd runāsim, valsts obligātā nefondēto pensiju sistēma. Otrais līmenis, tad, kad bišķi novirz un mēģina kaut ko arī nopelnīt. Un trešais, ko mēs tikko prātuļojam, kad pats nogulda, cik tev ir. Un papildus vēl, jā. Papildus, jā. Un tad, kas sanāk, tas jau atkarīgs no tā, kur tu tur ieguldīji. Kāda ir galvenā šī brīža situācija, kad no naudas nepietiks visam pēc lieliskajām nodokļu izmaiņām? Jā. Ieguvēji būs 90% strādājošo, kā saka Šuvājeva kungs. Ašarādens teica, ka 95% būs ieguvēji. Un tāpēc, par cik visi ir ieguvēji, vajag paņemt no otrā līmeņa, kas ir uzkrāšana un elnīšana, pārbīdīt uz pirmo līmeni, jo savādāk mums nesanāks pensijas visiem jau tagad. Jā. Tur... jāskatās visu kaut kā daudz dažādu, kā jau ar visiem nodokļiem. Mēģinām vienkāršot, bet viss tāpat diezgan sapiņķerēt un sarežģīt. Tas tā kā, jā. Gribu atvieglot vienas pensijas, tas nozīmē, ka tev nemaksāsies apakaļ nodokļi. Mums ir neapliekamais minimums, tiek celts, un tad tas nozīmē, ka mēs tās pensijas līdz, jau runā par 1000 eiro, neapliksim ar nodokļiem. Bet tas nozīmē, ka tev nauda nenāks apakaļ. Jo visu laiku mums bija tas senais stāsts par to, ka tu esi samaksājis nodokļus, iemaksājis, tad varētu teikt, tajā savā pensiju fondā. Bet pēc tam, kad tu saņem to pensiju, tad tev jāsamaksā nodokļi atkal. Tāda dubultā nodokļu aplikšana, kas īstenībā nodokļi tādā kopējā politikā ir it kā nepieņemama lieta, bet tā kā mums tāda muļķība netīšām ieviesās, tad viņi tā netīšām arī tāda kroplība tur stāvēja. Un tagad it kā to novērš līdz 1000 eiro. Lai gan vidējā pensija mums tur bija kaut kas, noapaļosim uz augšu, bija kaut kāds 600 eiro, pieņemsim, bišķiņi zemāk. 563 eiro. Es normāli pa 10% pacēlu uz augšu. Pozitīvi, es uz augošu ekonomiku skatos. Kā jau sociāldemokrāti. Un tad sanāk, Un tas sanāk, ka kaut kādi 400 eiro, tur tam vidējam, īstenībā, vienalga, ka viņi arī varētu noteikt, piemēram, 700 eiro, nekas, lai tur pārējie maksātu. Šuvājos gan jau priecātos, visi tie, kas ir strādājuši pirms tam, pelnījuši to naudu, lai viņiem arī normāls pensijas it kā būtu, viņi nebūtu laimīgi, jo viņiem tagad tas nav, bet uz viņiem tas neatiec. Un kur mēs nonākam? Mēs nonākam tajā, kad, nenāk nauda apakaļ, ko mēs varam darīt? Mēs varam paņemt, pakriķīt to pašu pensiju sistēmu. Tas ir tā, kā es saprotu. Ko es saprotu, to, ko runā, apmēram, cik man tā šajā jautājumā fantāzija un matemātika atļauj. Tad mēs paņemam no otrā pensiju līmeņa, kas ir tā kā banku pārvaldīts, un valstī it kā nekāda pieķeršanās tam visam nav. Pārliekam uz pirmo pensiju līmeni, un mums atkal viss matemātika iet kopā. Un tas viss, kāpēc tas vispār vajadzīgs? Tāpēc, ka tas neapliekamies minimums, mēs negribam dubultā aplikt pensijas. It kā forši, bet tas ir arī terminēti. Tas nozīmē, ka tagad jā, bet pēc tam nē. Jā, kas bet, to būs? Pirmkārt, tas otrā līmeņa procents jau tā tika mainīts. Labi, viņš
pieauga laika, kopš viņš ir, kurā tur gadā mums 2001. ir izdomāts, jā, viņš tagad ir bijis 6%. Un, bet, ja mēs arī saprotam, ka pirmais līmenis tas nav kaut neviena veida kapitāla uzkrājums, tas ir tieši noēšanai, nu tā ir nauda, ko mēs izterējam. Mums viņu vajag, jo, ja mēs neizterēsim šodien, mums vienkārši tad mēs neizmaksāsim. Pirmais līmenis, viņš nekādā formā sevi neuzkrāja. Un, mēs viņu izmaksājam saviem pensionāriem tagad. Mēs maksājam tagad saviem pensionāriem. Saviem pensionāriem ar domu, ka tad, kad pēc daudziem gadiem mēs iesim pensijā, tad būs kāds cits tieši tā ar to. Kaut kāda lufta, kaut kāda tur rezervīta ir, bet viņi uz viņu nekā nepaļaujas. Jā, solījums tas ir dils, valsts solījums par to, ka mēs nodrošināsim jums šo pensiju. Arī mēs nākotnes. Jūs mums nodrošināt. Tie politiķi, kas šobrīd ir pie varas, viņi saka, mēs sev solām, ka jūs mums nodrošināsiet pensiju. Jā. Tā kā es saviem vecākiem kolēģiem nodrošināšu pensijas ar savu aktīvu darbošanos. Tā. Es biju ironizēju. Tā sanāk? Nē, tā sanāk. Un arī tad mums jau pensiju nodrošinās tie, kas strādās pēc 30 gadiem. Jā. Ar domu. Un tad šeit ir... Mēs varam varonīgi izbeigt. Sagaidīt pensionēšanās vecumu, būtu tie vecie politiķi teikt, labi, čeļi, jūs vēl izmaksājat, bet tad tālāk nē. Nē. Ka mums nevajag. Mums nevajag. Jums nevajag. Mums vēl vajag pārējais periods. Jums izmaksājat, bet tālāk nevajag. Jā, bet šobrīd sistēmai pensija kā tāda pēc aptaujām 70% netic, kas spēs nodrošināt kvalitatīvas vecumdienas. Un, ja mēs šobrīd paskatāmies uz pensionāru, uzprasam viņam, viņš saprot, kāpēc viņam, teiksim, ir tāda pensija, kāda viņa ir, tad ir jāatgriežās 90. kad izdomājuši to sistēmu, kas mums šobrīd, kas bija balstīta uz to, ka mēs mazāk sociāli budžets, bet vairāk uz ekonomisku attīstību, kas kaut kādu rezultātu deva, bet tagad mēs nevis griežam uz otru pusi, bet ne tikai mūsu Eiropa piespieda, kad cilvēki paliek vecāki, mums ir 437 000 pensionāri. Ja? Tātad, ja mēs pie vidējās pensijas 560 €, tas ir daudz, ja? Mums vajag. Arī, kad tur miljardi ir. Jā, jo tad, kad man katru gadu, katras vēlēšanas visi sāk solīt, ka mēs pensionāriem nodrošināsim tur pieaugumu, pensiju ievērojumu, un man vienmēr ir bēdīgi noskatīties, ka pensionāri tic, jo es saprotu, no kurienes to naudu varētu ņemt, bet tad to arī jāpasaka, bet es zinu, ka to naudu, šis ir. Mēs izmainījām 1%, un mums jau ir tāda sašķobījusies nākotnes vīzija par to, kā tad mēs dzīvosim, jo, ja otrais tas līmenis ir mans personīgs, es viņu pārvaldu, es viņu nepārvaldu, es viņu uzticu kādam. Jā. Tad tagad tā, ka mēs atdodam noēšanai, tur nekas neuzlabosies. Un šobrīd, kas vakar tika izstāstīts, ka šobrīd vienu pensionāru 2,8 strādājošie balsta. Tad 60. gadā, kad mēs būsim pensijas plaukumā, tad 1,5 strādājošie mūs balstīs. Tad vai viņi būs ļoti progresīvi, progresīvi nevar izmantot, sačakarēju vārdu pilnībā. Produktīvi un inovatīvi un spēs radīt kaut ko tādu, ko mēs varēsim baigi tirgot citiem. Vai mums būs pensija, tīri, cik mums varētu būt pensija? Tas bija tā, es arī dzirdēju apmēram pie šitiem skaļiem, ka mums būs šot 1/3 no vidējās algas. Es tā iedomājos. 1/3 no vidējās algas. Šobrīd tas ir pirms nodokļiem tie kaut kā 1600, tur kaut kā tā. Tad man te izmaksā, labi, tur bišķiņ paspēlēsim skaļi, un labi, 500-600, man tagad iekrīt kontā 600 €, un tās ir tās cieņpilnās vecumdienas. Tur jāierēķina inflācija vispārējais, bet šitais man neliekās baigi omulīgi, tā teikt.
Nu, tā 1/3 tas tā, kā, ir tomēr visu laiku tāda kaut kāda sajūta. Tīpaši, kā tu esi jauns un nesako tam visam līdzi un nedomā vispār par to pensiju. Kā ir, es taču normāli rūkāšu, man taču būs laba alga un pēc tam es normāli varēšu dzīvot. 1/3 no vidējās algas, tas ir tas, ko es padzirdēju, ka tas solījums, ko tev sola, tas ir švaki. Man tas liekas baigi švaki, man tas ir 600 eiro nenoseks neko. Tad iedomājies, cik tev, tātad, kāds ir tas aprēķins. Mājām tev nedrīkst vairāk par 30%. Tas nozīmē, ka manam mājoklim no maniem ienākumiem 200 eiro. 200 eiro komunālajiem maksājumiem. Ja man nepiederēs savs dzīvoklis, man tur vēl ir, tad es atvainojos. Tā ir absolūti nabaga māja. Uzreiz. Pensijas tad bija uzreiz jāsaka. Godīgi arī saviem iedzīvotājiem, krājiet, domājiet, tur trešais pensiju līmenis, tur tas otrais un arī viss pārējais. Krājiet, domājiet, jo, ja tu saki 200 komunālie, tad... Mājoklis kopā komunālajiem, tas ir viss tipa mājokli, viss atdod. Ir tā, ka šobrīd Rīga gandrīz centrs nepilni 60 kvadrāti, ziemā ir arī 350 eiro. Tātad mēs jau šajā kategorijā, tur ir 2 istabas, tur nekādu ekstru nav. Viena istaba. Tur aizmirst tādām ekstrām kā 2 istabām. Un tagad, labi, mēs it kā tiem strādājošiem šobrīd palīdzējam ar domu, kad viņi veicinās patēriņu, atgriežoties pie tā, ka vairums patēriņš aiziet, pēc tam tā nauda liela daļa prom, tāpēc, ka mēs paši neko neražojam. Mums lielākais īpatsvars ar precēm ir svežzemju ievestas. No tā, ka vairāk naudiņu paliks uz rokas. Jā, tā ir klasiskā tā teorija, kad jo vairāk tev dos naudu, jo tu vairāk tērēs, un tad tā atgriezīsies nodokļu formā. PVN apakaļ. Bet tā naudiņa jau neatgriezīsies, jo no eiro, puse ir pašizmaksas, tad tā puse aiziet prom. Un tad tavs patēriņš tev atgriezās puse un atkal tev jāliek klāt, jo tev trūkst. Bet tur ir sociālais antropologs par galvenais budžeta vadītājs. Tomēr importa, eksportā bilants mums ir negatīvs, šis mums īstenībā ir bišķiņ, tas nav, mums aiziet normāli nauda prom. Pat teorijā nestrādā. Ja tu dažreiz mēs varam... Degvielas nauda prom, atkal, kas ir te nodokļi? Siltums prom, tur kā kurš aiziet uz mežu bērns malciņu un okei. Tie arī nemaksā. Par to arī nemaksā. Sērkociņa nauda. Bet ja mēs runājam par to lielo patēriņu, ka tagad tiem, kas pelna maz, iedos naudu, viņš aizgies uz kurienu? Uz Lidl, kas ir Lidls? Jā, vāciešiem aizies. Jā, ļoti labi. Vācieši, mēs atbalstam ar šo gājienu. Mēs Maksimu un lietuvieši. Nokožam sev nedaudz no nākotnes. Un uztaisam, lai Eiropā bišķiņi cilvēki var strādāt. Lai vācieši pensionāri var braukt uz Latviju atpūsties. Viņiem taču arī kaut kā tā ekonomika jāvada. Neapšaubām. To mēs arī, kad sākās, tad... Labi, bet tagad ir vēl viens jautājums. Tātad... Pirmais līmenis mēs saprotam, ka kaut kad sasniegs tos griestus, kad mēs vairs nevaram viņu uzturēt. Kādi ir risinājumi? Viens ir risinājums migrācija. Jā. Bet ar nosacījumu, ka tie cilvēki atbrauc, strādā oficiālu darbu un vēl vēlams, ka negluži maksā sociālās iemaksas. Sociālās iemaksas negluži voltu piegādātāji. Tātad kaut kādi liederīgi amati. Vai pie mums brauks tādi cilvēki, kas nodrošinās mums to sociālā budžeta daļas pieaugumu tieši uz tā, kad mums būs daudz jaunu foršu cilvēku, kas strādās? Tad jābūt baigi spēcīgai ekonomikai, ko viņiem apkalpot. Ja mēs varam izveidot paši latvieši priekš sevis, ka mēs esam celt to produktivitāti tik ļoti, ka mēs esam Kalifornija faktiski kaut kāda, kurā atbrauc šeit milzīgs apkalpojušais skaits cilvēkiem mūsu apkalpo, un pēc tam, kaut vai aizbrauc prom, vēl samaksā mums tur sociālās iemaksās. Tā migrācija var strādāt, vai arī tas ir lēnais tās. Jo, ja mums vienkārši šeit atbrauks, ko viņi te darīs? Arī tas ir jautājums. Nav jau mums tas bezizmēra darbs, ko tad tā baigi, ja viņi atbrauks un uzreiz uztaisīs rūpnīcu un uzreiz strādās, bet tā tas nenotiek. Tas ir pakāpenisks tāds jautājums. Jā. Tātad, tai migrācijai ir jāiet ar produktivitātes celšanu,
viennozīmīgi kopā, un tad mums te ir jārada kaut kādas rūpnīcas vai kaut kāds ražotnes vai kaut kāds tāds formāts, kuru var atbraukt. Šeit tas lētais it kā darbspēks, šeit mūs apkalpot, apstrādāt, arī tas volts, kur tu sēdi viens aitīšņieks, saņem 15 štuks, un tad tu vari samaksāt tur, lai tev visu laiku skraida apkārt visādi migranti, un tad tu viņiem arī normāli samaksā. Bet mums ir jāceļ sava tā produktivitāte, masveidīgi vienkārši. Citādāk man ir jautājums par to ilgspēju un kā tas viss varētu strādāt. Lai gan visu laiku uzlabojās produktivitāte. Mums tā bedra, no kurienes mēs nācām, no izkāpšanas līdz John Deeram, uz lauku. Tas ir baigais lēciens. Bet vai mēs varam no John Deere uz ko? Uz ko mēs varam uzlikt? Uz kosmosa kuģis, kurš mums labīgi novāks. Mēs jau esam sasnieguši kaut kādu produktivitātes līmeni, kur vēl augstāk kārti baigi grūti. Šī produktivitāte ir salīdzinot ar seviem pašiem pirms laika, nevis salīdzinot ar citiem. Arī ar citiem. Tā kā mēs sākām, tad, kad Latvija, pēc 90. gada sākums, tā kā mēs sākām, mēs bijām tehnoloģiski zematīstīti, arī lēta darbspēka valsts. Šobrīd mēs neesam vairs zematīstīti tehnoloģiskā līmenī, bet mēs arī neesam vairs lēta darbspēka. Tu vairs nedabūs latviešu baru, kas pa lēto strādās priekš vāciešiem. Mums jau tās algas ir tādas, ka mēs vairs neesam interesanti. Viņš tur indieta outsourcos. Un mēs esam iesprūduši kaut kādā ziņā, es gribētu teikt, ka mēs esam it kā tehnoloģiski pievilkuši klāt, bet tas ir mūs padarījis dārgāk, jo tas ir kapitāli intensīvi. Tev ir jāiegulda un tev jāatpelna tas. Bet mums vairs nav lētais darbspēks, kas mūs atļāva aizvilkt līdz šejienei. Mēs esam iesprūduši tajā vidiņā, un mums ir jāatrod savs kaut kāds veids, kā vai iet uz augšu, vai mēs visu laiku mocīsimies. Mēs mocīsimies pensijās, mēs mocīsimies visādos citos sociālos pabalstos. Es vispār teiktu, mēs par agru esam sākuši būt tik sociāli izpalīdzīgi visiem pēc kārtas. Mēs pa ātru sākām, mēs pa daudz palīdzam, lai gan daudz cilvēku uzskata, ka vajadzētu palīdzēt vēl vairāk, kāpēc Zviedri, kāpēc vācieši, kāpēc Norvēģi, kāpēc vēl kaut kas. Bet tad mēs paskatāmies arī paskatāmies, kā mums uz otru pusi var būt. Kā Baltkrievi, kā Krievi, kā tas, tas ir tas, uz ko mums arī būtu jāpaskatās. Mēs izrāvāmies baigi ātri, bet mēs neesam uzkrājuši to naudiņu tik daudz, lai mēs varētu viņu tagad atšķērdēt. Un mums ir jāturpina rukāt, celt savu produktivitāti vēl augstāk, jo savādāk mēs esam šeit iesprūduši. Bet jau šobrīd tās prognozes ir pirmkārt par demogrāfiju. Mēs runājam, ka mums ir kārtējā bedra, tas nozīmē, ka nekas labāks nebūs. Mēs jau tagad, speciālisti spēj noprognozēt, kad šī proporcija starp strādājošo un pensionāru tā krāsi samainīsies, un uz migrantiem mēs cerēt šobrīd nevaram, un arī tādā izliecienā mums nesanāk, jo, ja mēs tā atminamies, mums ļoti rēti, kad nāk iekšā kaut kādas lielas starptautiskas organizācijas, mēs viņus varam droši vien saukt dažas, un nekas no tā nemainās. Migranti jau ir bēg prom no mums. Viņi te atmūk, lai aizmūk tālāk uz Vāciju, kur ir uzkrātais kapitāls, kur viņi var samaksāt tās sociālas. Jo mēs nevaram uzturēt migrantus, kur šeit nestrādā. Viņš atnāk te, vai tu strādā, vai tu dzīvo vienkārši, savā cietumā, jo darīt tev nav ko. Samaksāt tev tik bišķiņi, ka tu nevari lafāt, tu nevari tur iet un atpūsties. Kur Centrāla Eiropā tu vari nestrādāt, tu vari aiziet uz turienu un parazitēt. Latvijā mēs neesam tik bagāti. Mums tas pabalsts ir necilvēcīgs priekš viņiem. Tāpēc mēs nevaram piesaistīt to migrantu ar domu, kad viņš vienkārši pats atbrauks. Un savukārt tie, kas laužās caur Baltkrieviju un kuriem palīdz noziedznieki no Latvijas, kā Robiško, tie savukārt mums viņi nevar palīdzēt, jo stāstīs dzīves. Man stāstīja tuvināri cilvēki, kad bija atbraukt, laikam tie bija no Irākas. Viņi faktiski nevarēja izrakt bedri, jo viņi vai tēloja, vai gribēja sev parādīt, ka viņi to nesaprot, kas ir tas viss. Un tāpēc, tas, protams, tas migrācijas, bet kā risinājums pirmam līmenim, jo, mēs, protams, kad no otra varam vēl pēc kāda laika vēl kaut ko bišķiņ nokniept, bet es nedomāju, ka tas
būs liederīgi, bet otrs risinājums tad mums būtu kāds. Tātad šobrīd mums notiek palēnām šī pensionēšanas vecuma celšana. Mums nākamgad 25. noslēgsies uz 65 gadiem, bet jau tagad ir iemesta varbūtība, ka ja viss turpināsies tā, kā tas šobrīd notiek, mēs varam jau sagaidīt nākamo to trepīti uz 68 gadiem. Tātad, tas tā negodīgi. Es teiksim tā, tu visu laiku maksājies, tu rēķinies ar kaut ko, uz kuriem tev tur būtu jānonāk. Lai gan par šo arī sanāca diskusija atkal, studēja, tad diskusija godīgi vai negodīgi vai kā. Tā argumentācija kāda, kad tevi produktīvie, veselīgie gadi visu laiku pieaug, valsts attīstās, valsts kļūst veselīgāk, spējīgāk, un tāpēc tu nodzīvos kvalitatīvi ilgāku gadus, tu būsi vesels ilgāk gadus, un tāpēc mums ir pamats pacelt arī nedaudz to tavu pensionēšanās vecumu. Un tāpēc tas ir tikai tā kā godīgi. Tas ir tāds, solījums, kas attālinās, un tad man tas tāda neusticība rada. Cik man būs tas gadu vecums? Tagad tas labs jautājums, bet bija jāapskatās droši vien iepriekš vidējais vecums. Kāds mums ir? Korelē? Jā, korelē tieši tā. Jau drīz sanāks tā, ka tev ir pensija un miršanas gads ir praktiski vienādi. Un tad mēs nevis bet pieķeramies pie izdzīvošanas reversēs nodoklis. Ja tu esi izdzīvojis pār kaut kam, tad tev sāk maksāt. Tas tāds ļoti dīvaini, jo tad mēs nonākam pie otrā līmeņa. Ja mēs pareizi sapratām, nepretendējam, ka mēs esam gudrākie eksperti, bet ja mēs pareizi sapratām, tad otrais līmenis, pat kad tu esi jau pensijā izgājis, tu viņu nevar izņemt uzreiz. Tu viņu vai var pielikt pie pirmā līmeņa, un pa daļām atkal tev piemaksā klāt 100-200 eiro. Vai ir apdrošināšanas sabiedrības, kas arī tev izmaksās pa daļām, ceturkšņiem vai pusgadiem. Lielākos kušķīšos. Lielākos kušķīšos, bet lielākos laika brīžos. Un tagad mums diezgan radās, otrais līmenis, tas ir finanšu uzkrāšanas forma, kuru arī es praktiski pārvaldu, jo es nosaku, kurš ar to nodarbosies. Tad, kad es esmu izgājis savā pelnītā pensijā 68 gados, vai es domāju, ka pēc 30 gadiem tie būs visi 72, par to es nebūšu pārsteigts. Ja? Es gribu, un par to jārunā jau tagad. Tas bija Igaunijā, tur tas bija ar pluszīmi, ar mīnuszīmi, bet par to ir jārunā tagad, kad es gribu savu otro līmeni, kas ir mana nauda atkal. Ja, jums nekāda daļa valstī kā tādai nebija par man to uzkrājumu, tātad arī tagad man nevajag palīdzēt pārdalīt un pataupīt man kaut kādiem tur. Es gribu uzreiz viņu saņemt. Krāju Poršam. Es krāju Poršam, man otrais līmenis, tas ir Poršam, kas... Sarkņens Porš, viss. 72 gados es gribu Poršu, vai es gribu Harley nopirkt. Jā. Un aizbraukt, tā teikt, pa pretējo joslu. Vienreizējā ceļojumā uz mērķi. Jā, bet atkal, šeit es redzu to kaut kādu ierobežumu. Pirmo līmeni man visu laiku paņem un apsola, kad mēs tev kaut kad iespējams samaksāsim pensiju, bet vēl mēs nezinām, kā mēs viņu rēķināsim un cik tev īsti būs tā pensija. Mēs te kad varam nojaust. Mēs tev samaksāsim. Otrs līmenis atkal. Tu maksā tur kaut kādai savai bankai vai investīciju fondam. Un tad, kad pienāca tas tavs laiks, ka tu varētu viņu izmantot, tas pats kā ar trešo. Ja? Trešo arī es varu dabūt tikai tad, kad es esmu pensijā. Jā, atkal, tā ir vispār mana nauda. Tā ir manas attiecības ar banku. Ja es gribu tagad, es labi, bet vēl jautājumu. Šeit es iepriekš aizdomājos par to, ja es esmu slims, man vajag operāciju. Man nedod otrais līmenis atpakaļ manu naudu, ko es brīvprātīgi esmu, ne brīvprātīgi, bet vismaz es esmu regulēti kaut kā tur piedalījies. Un trešais arī nedod.
Kas vispār ir brīvprātīgi. Haha, nenovilks. Jā, mums ir vienalga. Un es saku, man vajag operāciju šodien. Tā ir mana nauda. Mums nevajag. Tā ir tā problēma. Tā ir Mēs turpināsim krāt, ja nu tu izdzīvos. Vēlam tev veiksmi. Tots un prieks. Jā, bet šis ir paradoks. Un šeit mēs tajā kopējā pensija, vai vienkārši naudas aprits kaut kādā loģikā, mēs saprotam, ok, labi, es maksāju daļu, lai jūs varat uzturēt pensiju sistēmu. Nav problēma. Šī es uzkrāju, lai man it kā būtu vairāk bišķiņu naudas. Viņi kontrolēti, viņi netiek tērēti, viņi ir stāv pat, ja viņi būs pa nulēm, es zaudēšu vērtību, bet būs nauda, kaut kāda nauda. Otrais līmenis. Tas pats ar trešo. Bet man ir jābūt pirmkārt pieejamam tam, ka es varu viņu paņemt. Un otrs, tad arī es gribētu, lai nebūtu tā, es tagad saprotu, uz Satversmes tiesu ies par to procentu runāt. Jā. Un, kad tā bija mana nauda. Kaut ko tu tā draudējām. Jā, un arī savākt ir 20,000 parakstu par to, ka to vajadzētu tā kā pārskatīt. Jā. Bet atkal mēs tagad no šī brīža saprotam, ka neviens neko nepārskatīs, tāpēc, ka šobrīd šis lēmums ir, lai lāpītu iztrūkumu. Jā, ir tāds tradicionāls teiciens, jau mums te, manā pusē, politikā. Tas ir valdības jautājums. Tas ir katru reizi, kad vajag kaut ko izdomājuši, un nevar citu izdomāt argumentu, kāpēc kaut ko vajag darīt vai nevajag darīt. Tad tas ir valdības jautājums. Mēs tā izdomājam un viss. Un es neredzu, ka te kaut kas tiks mainīts, šitais rulē uz priekšu un šitais notiks. Jautājums ir, vai to pagriezīs, tas ir terminēts stāsts līdz 2028. gadam, bet vai pēc tā 2028. gada kaut kas mainīsies atpakaļ. Tā ir spekulācija, būs, nebūs, it kā šobrīd tas ir terminēts, bet nav nekā patstāvīgāk kā kaut kas, kas ir uz brīti vienmēr ir jautājums, ja jūs sakat, ka tas būs līdz 28. gadam, kas mainīsies 28. gadā? Kurš no rādītājiem mainīsies, kad mēs pēkšņi mēs zinām, ka cilvēki paliks mazāk? Tā produktivitāte, mums būs tā ekonomika noreizinējusies ar 2, un mēs būsim atraduši to produktivitāti, kā to Johnny Deere, to traktoru uztaisīt par raķeti, kur novāc visus laukus vienlaicīgi, visā Latvijā uzreiz, un mums būs baigi. Kas mums traucēja līdz šim? Ko? Atrast to raķeti vai? Jā. Nav izdomāti viņi vēl. Bet mums ir laiks līdz 28. gadam. Kas izdomās? Jo mums arī... Paši izdomās. Es tad, kad skatos tos izdevumus zinātnē, kas mēs esam tur ar Bulgāriju un Rumāņiem cīnāmies, kurš ieņems to pirmās pēdējās. Tur mēs nemaksāsim. Modernā izglītība mūs ir pievīlus, mēs viņiem nemaksāsim vispār. Gaidīsim, ka no meža iznāks tehnologs un iztehnoloģijas šito jautājumu. Es bišķiņ trilizēju un tā smaidu, bet šī ir problēma. Zin kā, arī te jau varētu tā kā skatīties, un kā tad tur rēķina. Un es arī, tie mani kolēģi paši, kas par šito jautājumu ir sprieduši, un es viņus esmu uzklausījis, un es viņus saprotu, un kaut kāda loģika tajā varbūt arī ir, kad valsts tev apsola, un viņi indeksē, un viņi tā kā palielina visu to, un inflācija iet uz augšu, mums vairāk naudas, un mēs aizņemsimies, indeksēsimies priekš, tas rulēs, tas solījums nākotnē rullēs, un tad viņi saka, ka tas solījums no valsts ir labāks nekā solījums no bankas. Un tā kā mēs dažreiz padomājam, īstenībā tās bankas nav tā, ka viņas te fantastiski bagātas mūs ir padarījuši. Un viņām viss tās komisijas maksas par neko, par mīnusos ejošajā fondu. Viņi pārdos mīnusos esošu, sliktā pozīcijā esošu tavu pensiju fondu daļu, tāpēc, ka viņiem vajag samaksāt sev. Sev viņi samaksās vienmēr, bet tev, kā sanāks, tā sanāks. Un es gribētu teikt, ka viņi arī neiegulda mūsu vietējā ekonomikā. Un es neesmu nekāds baigais fans tām bankām. Tātad otrais pensiju līmenis, ko faktiski apsaimnieko bankas tikai. Es teiktu, ka tādā diezgan nevis riskantā, bet tādā bailīgā, bezjēdzīgā formātā. Viņi neienes nekādu lielu naudu, un viņi arī neienesīs nekad, jo viņiem ir jābūt drošiem, un te viņi tev pusi paņem kaut kādās obligācijās, pusi kaut kādās drošās akcijās, bet akcijas vispār kā tādas drošas nav, viņi izbalansē tev it kā riskus, un tad tu baigais malas, un tev baigi forši, viņš tur vidēji slikti iet uz augšu. It kā teorētiski, jā. Un tad ir jautājums, kad tu būsi pensijā, cik tad tev būs? Tā, kad viss tas ir tāds, tev izvēles starp sliktu un sliktāku. Un valsts saka, ka viņi ir sliktāki, bet banka saka, ka nē, viņi ir sliktāki.
Abi divi draņķīgi. Nē, bet šeit, pa pirmo un otro, tad vēlreiz tā lielā starpība ir ļoti vienkārša. Vienu iztērē naudu, otra kaut kādā formā kaut kur vēl mētājās. Nu, tā tad ir tā vienīgā starpība, kas ir starp pirmo un otro, kad otrā ir, Valsts vienmēr var celt nodokļus. Ja viņiem pietrūks, viņi vienkārši iržmiegs mūsu bērnus bišķi vairāk, lai varētu mums samaksāt. Tas ir trešais risinājums. Mums ir 3 risinājumi, ko darīt. Pēc kaut kāda laika mēs konstatēsim, ka šis procents neizglāba mūsu valsti. Tas ir migrācija, vecums. Mūsu pensionārs. Un mēs tuvojamies tam vecumam, jāsāk uztraukties. Tāpēc, ka, es par to indeksēšanu. Interesants fakts, kas nemotivē ilgtermiņā maksāt pārāk lielus nodokļus, jo kompensē inflācijas ietekmi, bet kompensē pusi no iepriekšējā gada vidējās algas. Indeksēt šo daļu. Tātad, ja tev iet pāri, tad to pārējo neindeksē, un tev visu laiku zūd vērtība tam, kas tev bija. Izņemot tad, ja tu esi absolūts viduvējība valstī. Tā. Ja tu esi viduvējība, tad tev visu laiku kompensē, un tev nav tās otras daļas. Bet ja tu bišķiņ pacēl galvu virs ūdens, čuks uzreiz. Nē, tur slikts. Un progresivitāte momentālā. Tur šuvājās atnāk un noskujumāts tev. Un tāpēc, bet tas ir ļoti labs. Tas bija ļoti labs akcents. Jā, kad jau šobrīd, kāpēc šuvājās, nevienu reizi ir viņam jau arī, viņš jau saka sevi, viņam ir noskujums, bārdi gan ir. To viņš vēl nav dabūjis ārā, no tur, kur viņš sēž. Bet šī arī, mēs it kā sakam, ka tā ir laba lieta, un ar pensiju indeksēšanu daudzi spekulē, daudzi sola, ka tūlītās mēs indeksēsim vairāk nekā iepriekšēja, un viens šitās te degošā teātra pārstāvis saka, kad viņš bija, tad viņš varēja izindeksēt vairāk nekā tie, kas tagad ir. Bet gala iznākums ir tāds, ka tas jau ir ierakstīts plus-mínus likumā, tas notiek plus-mínus automātiski bez piesaist konkrētam cilvēkam vai konkrētai valdībai, un tas ekstra, ko uz tās indeksēšanas tur dabun, vai tiešām arī dabun. Jā, mēs skatāmies pēc, kas ir ierakstīts jau un saplānots. Jā, tāpēc arī mēs jūtamies it kā visi droši, tāpēc, ka mums indeksēs, un tad mēs arī saņemsim pensiju kaut kad. Jo, vēl viens no risinājumiem šobrīd, ko uzsver, tas ir atstāt pensionārus esošos darba tirgu, un tāpēc šiem cilvēkiem neapliekamo minimumu plāno palielināt līdz 1000 eiro. Bija plāns no 500 uz 600 nākamgad, bet... Un pēc tam 750, bet tas nemotivēs atgriezties darba tirgu, un mums vajag darba rokas. Jā, mums vajag darba rokas. Mums vajag, lai tieši tas tā galvenā ideja, lai pensionāri paliek un turpina strādāt. Un, šeit... Tas, zin kā, mūsdienās jau nav, manuprāt, es neesmu tajā vecuma grupā, man līdz pensijai vēl, ja tu saki, tev 72, man 75, man ir, vairāk kā 2 kārt jānodzīvo tik, cik es tagad esmu vecs, jā, bet 2,5 reizi, jānoindeksē savus vecums. Bet, es nedomāju, ka tas ir slikti, ka tu vari saglabāties darba tirgu, ja tu vari. Un vairs nav arī tas, kā kādreiz, ekonomikā, te var pastīties vēl vienu tādu interesantu, to fenomenu, tas, no 8 līdz 5 vai 9 līdz 5, kā kurš, tas strādāšanas, laiku. Un tad, tas arī palicis, tas ir no rūpnīcām palicis. Un faktiski, šeit arī varētu tā kā skatīties, ka, tu strādā līdz pensijai, un tad tu ej atpūtā. Bet kāpēc tev tā vajadzētu darīt? Tagad tas ir tāds, zin kā, jaunietis runā par to, ko nesaprot, jo nav bijis tur. Bet, tā ideja, ka es arī skatoties uz saviem vecākiem, skatoties uz saviem vecākiem, laikam, un vispār vecākiem cilvēkiem, es nenovēlu nevienam iet pensijā.
es neredzu neko kopumā labu. Tas, ka zini kā, izklausās beigas stulbi. Tā doma ir kāda. Es saprotu, ko tu runā. Tu cišķākst vienkārši. Jā. Tu paliec, tu visu dzīvi strādājis, un tad tu aizēji un vienkārši Bet tad tam ir jābūt kādam labam formātam. Nevis, ka tu 65 vai 67 gados vai 70 dzīvi cehā, un tur moči. Tā nē. Jā, šeit ir divas nianses. Viena ir tāda, kad šeit ir tāds divi bloki, bet tas vairs neatiecās uz cipariem. Jā. Viens tas ir, kad cilvēkam ir tāds arods, ka viņš var sev pildīt tā kā ne fabrikā, bet arī, ka viņš varētu kaut ko darīt. Ja viņam tā pensija, tā kā mēs bieži sakam, kur atbrauc kruīzes kuģis, izlien ārā pensionāri no Vācijas, no Austrālijas, no vēl no kaut kurienes un staigā apkārt. Un tad mēs sakam, kur viņi var atļauties. Lūk, ja tas mūsu pensionārs arī varētu atļauties tādu, izbraukt kaut kā, paskatīties pasauli. Viņš strādājis, viņš redzēja tuvus ārzemes, mūsu brāļus un pāri jūrai, bet ar to kuģi lielo izbraukt pasauli, lēnītēm paskatīties. Protams, ka tad viņam būtu tā lielākā deksme, bet tādā klasiski, es tev ļoti labi saprotu, jo man ļoti līdzīgi vismaz tā, es to nodefinēju, bija ar vecomu, viņai iznāca pensija, un viņi tā kā, visu, tagad it kā tu vari visu kaut ko darīt, bet tāpat laikā tev kaut kā vairs nav tāda deksme, kaut kāds nežēs, es nezinu, kas tas ir, bet... Pazūd tāda motivācija tā kā nedaudz, kustēties, un tu lēnām zemi paņem, tā teikt. Jā, un diemžēl, jā, un tas, ka tas, jā, kad tai mūsu pensija, mūsu, kas ir tagad, vai tā, kas būs pēc 10 gadiem vai pēc 30 gadiem, kad viens ir, kad, kā mēs sarēķinājam, 600 eiro pensiju tev knapi ļauj samaksāt komunālos un tad ļoti pieticīgi pārtikt. Ja? Bet kad nedaudz ļautu to izbaudīt to kaut kādu to laika brīdi, un tāpēc jau es motivēju, kad to otro līmeni nevis man dos atkal pa 100 eiro klāt. Man tie 100 eiro neko nemaina. Jūs pa 100 eiro, tas ir forši pie 600 eiro saņemt 100 eiro klāt. Jā, tas ir atvieglojums, bet ja tev ir, tu strādājies visu dzīvi, 30 gadus, tā kvalitatīvi, tad tev tam uzkrājumam diezgan ievērojami jābūt. Tad es gribu to naudiņu, es gribu nopirkt to kruīzu, es gribu aizbraukt, izceļoties, un tā jau man darīšana. Jūs tagad atkal mēs mēģinām kontrolēt, ko cilvēkam vecumdienās, kā viņam pareizi pavadīt vecumdienas. Jā, tagad, tad, apmēram, brauc uz dārzeņu un zemenes tādi. Varbūt viņš negrib. Mazbērns. Dāvana viņiem dāvanas, ja tā būs baigi forši. No 600 eiro nesanāk baigi dāvaniņas. Cepums. Jā, tāpēc, un tad viens no risinājumiem, ko es izlasīju un ko es tā līdz galam nesapratu, ir bāzes pensija, kas ir tāds skaitlis, ka 26. gadā to jau varētu izskatīt kā opciju kaut kam. Un tad tā bāzes pensija, tas, kā viņi tiek pasniegt, ir ikmēneša maksājums atbilstoši nostrādātajiem gadiem, ko no budžeta maksā klāt. Par to, ka tu esi. Jā, kas tiek aprēķināts no sociālākumiem. Es īsti nesaprotu, ar ko tas atšķirās. Nosaka minimālo apakšu, es domāju, ka tas ir slieksnis. Mēs nemaksājam, tu vari nebūt iemaksājis, tu tur gribēji, bet tas ir solidaritātes atkal formāts. Mēs faktiski maksājam par to, ka tu esi. Vai tu esi bijis māmiņa, piemēram, vai tu esi bijis vēl kaut kas. Un mēs vienkārši tev nosakām cilvēku. Tā kā to slieksni. Bet atkal, mēs jau neesam tik bagāta nācija. Par to ir jautājums. Mums jau šobrīd nesanāk, bet atkal šobrīd mēs rādam piemēru. Bet es nezinu, es nevaru to bāzes pensiju, tas priekš manis. Zinu, kā es teicu, es jauns cilvēks, es par pensijām domāju, tikai tik, cik minimāli man ir nepieciešams darbā kādreiz kaut kāda atsevišķa jautājuma risināšanai. Pievērsties. Vai arī tai finanšu daļa. Finanšu daļa man tur interesē, tur tur par trešo pensiju plānu var nedaudz parunāt vairāk, bet tā bāzes pensija, jā, tas tā. Jā, bet šobrīd viss uzsvars tiek likts uz to, ka visiem jāstrādā tā kā Baltajā, jāsaņem oficiālas algas, jāmaksā nodokļi, lai
gan mēs varētu visu atļauties, ko mēs gribam un varam, un gan arī, lai nākotnē tev būtu pensija. Bet mēs zinām, ka laikam tur cik mums 30% ir ēna ekonomika. Nu, jā, nu tā kaut kā. Nekur jau nav tāds iecirstais skaidrs. Par kaut ko runā, lai mums ir. Viņiem pensijām būs švaki, bet viņiem tu varētu glābt tā bāzes pensiju. Jā, bet tad es nekad nemaksāju, laiku čornējis dabūjis. It kā tu tajos nodokļos tev tā pēstā naudiņa ir. Kaut ko tu jau tāpatās piedalies. Ne jau tā, ka tu pilnīgi ēnās dzīvo. Tu tur pa melno saņem savu algu un pa melno viņu ko ej uz mežu un vāvrē. Mums šobrīd, ja mēs runājam par pensijām, ir Latvijā godīgi tas, protams, nav. Viena no zemākajiem tēriņiem no IKP Eiropā. Jā, mēs esam... Uz ko? Uz sociālo, uz pensijām. Jo... Mums ir konkrēti 7,9%. Kas ir ļoti interesanti, pirmajā vietā no apakša ir Īrija ar 4,5%. Jo Īrija šobrīd ir ekonomikas šitas veiksmes stāsts. Viņam savs nianses tur, kāpēc viņi ir veiksmīgi, bet tas ticēt. Savukārt pirmajā vietā ir Grieķija, pēc tam Itālija un pēc tam Austrija. Ļoti dažādas valsts, ja mēs tā skatāmies. Grieķi pilnīgi freeraidā laiž, viņiem parāds kā jūra un viņiem īsti vienalga. Itālija ir kaut kas starp racionālo un neracionālo viņus, un savukārt Austrija tā ir veiksmīga valsts. Un tad sanāk, kad mums tie, kas visvairāk tērē, tur ir viena cilvēka, tur ir, protams, bija pamatojums, kāpēc, tāpēc, kad viņi iekasē vairāk kā tādus no IKP uz sociālajām iemaksām, mēs 30, viņi 40, bet es domāju, ka šeit arī tas jautājums mūsu ekspertiem, jo, ja mēs šobrīd mazu mēs nevaram atļauties, tas nozīmē tas viens no risinājumiem, ko runāja arī esošais finanšu ministrs, kad pārskatīt nodokļus. Pacelt. Tas nozīmē, protams, ja mēs pacelsim nodokļus, tad mums vienkārši pieaugs tā daļa, ko mēs iegūstam, un mums būs nevis 7,9, bet 12, un tad visiem pietiks. Bet mēs atkal tā ir tā noiešanas nauda, jo... Vēl jau pietiek tā, teiksim tā, bet cik lielas, un tur viss tas tās, cik ilgi, un tāpēc jau arī es domāju, ka uz to tā... Bet, zin kā, pietiek, no vienas puses pietiek, bet no otras puses, ja pietiktu, neaiztiktu to otro līmeni. Tas jau tāpēc, ka sāk nodokļus kruķīt. Tāpēc jau vajadzēja. Tas ir kompensējošais mehānisms. Tāpatās kā algu pacels, bet pacels arī degvielas cenas. Labi, mēs tagad priecājamies, degvielas cenas ir salīdzinoši zemes, jā, bet, ja viņas būtu pie 2 eiro un tev vēl uzmest pa virsu, tas nestimulē ekonomiku. Tie kompensējošie mehānismi. Malciņi paliks dārgāk, kurināmie, jā. Gāzi, tas ir tā, un šis arī kompensējošais mehānisms. Tāpēc, ka mēs pakruķījām tos nodokļus, tāpēc tur pamainījām kaut ko, kādam izdevīgāk, it kā 90, kas tur vienalga, cik procentiem tur vajag izdevīgāk, tas izdevīgāk arī. Kad tādā kopumā skatās, labi, tur 15 eiro kādam tur laikam maksimums ir tiem, kam ir 2000 eiro, tur tā alga, viņi tieši pa vidi sanāk. Viņiem tur, bet arī bija, tas bija kaut kāds, kas tur... nebija nemaz tik daudz, tas bija tā... Bet šeit tā kā, protams, es tieši redzēju to grafiku. 60 eiro, man liekas, maksimums bija tas. Un kas man samulsināja? Fantastiski. Tas, kas man samulsināja šajā grafikā, ir tas, kad tur, kur 2000, tur vislielākais pieaugums, bet tur, kur ir 1000, tur nav. Tur tikpat apmēram, kur 3000. Jā, bet kur tad ir tas sociālais taisnīgums, ja tas faktiskās naudas pārpalikums lielākais ir tik un tā, ne tiem, kas pelna 1000 un uz leju, bet 2 un uz augšu. Var teikt, ka tur tā progresīvā štēle, tu man tā jautā, godīgi sakot, es baigais, es neskriet ārā, es būtu progresīvais, es neskriet ārā un neteikt, ka mēs esam šito panākuši, mēs esam fantastiski čaļi. Jo tad, kur ir tā progresivitāte? Te ir kaut kāda, tā nav progresivitāte. Jā, mēs studējam 2000 eiro algu saņēmējs, jā, ok, forši, neforši, tas tur relatīvi, bet tie ar 1000, tie 3000, tad tas tā. Labi, paceļam vēl minimālo algu, bet tur lielākie ieguvēji nav tās mazākās algas. Lielākie ieguvēji ir vidiņš, ko mēs saprotam ar vidēja alga plus bišķiņu. Un tas, ko mēs runājam, tur, kur ir 1000, laikam bija ieguvums 19 eiro.
Jā, tieši uz to iedzīvotāju ienākumu nodokļu, bet tur arī interesanti. Tas ir saliekot kopā neapliekamo minimumu iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Īstenībā mazo algu saņēmējiem paceļās no 20 uz 25,5. Ja tev noņems un ja tev iestagnēs īstenībā, neapliekamā neapliekamā minimuma celšana, jo viņi jāturpina celt būtu pēc tam uz augšu visu laiku, bet tas tā kā likumā iekšīs. Ja viņi iestagnēs pēc tam, tad tie mazie algu saņēmēji nekādi baigi laimīgie nebūs, jo kopējā likuma viņiem ir palielināta no 20 uz 25,5. Un pēc tam visiem tiem, kas ar tiem kapitālu tur kaut kur mēģina, kaut ko tur prātīgāk mēģina darīt, tāds mērķis, kurš mēģina krāt naudu. Es uzreiz, es vienkārši ar šo nodokļu reformu pataisno dabūju pamūta 5,5% nodokļu. Tā kā uzreiz. Visi aitīšņiki, visi šitie te, ko mēs laiku teicām, ejiet bērni tur, kas tur Bergam, ejiet, mācieties matemātiku. Mācieties matemātiku, lai atnāk tašarādens un tev aplaupīt. Kaut kādā ziņā, tāpēc, ka tu būsi uzlecis virs 4 štukām visticamāk. Jā, bet atkal tagad... Krokodila asaras, bet kādu sabiedrību mēs mēģinām izveidot. Mums ir tā augstas pienotās vērtības sabiedrība jāizveido, kura pelnīs lielas algas, lai viņi varētu lielas sociālās iemaksas maksāt, un mēs varētu spēt šito visu pavilkt. Bet ja mēs dušiem visu laiku no augšas sitam visus tos, kas, nodzenam matus visiem tiem, kas izbāž viņus virs ūdens, mēs demotivējam sabiedrību. Tas ir, jā. Bet tagad jautājums tieši par tām algām, par to tajā kontekstā, kad ir tīpaši tie aitīšnieki, viņi tikpat labi varēs paslēpties arī kaut kur citur. Viņi var nepiecelties, viņam vienkārši piereģistrēties Igaunijā, Lietuvu vai Rumāniju, maksāt nodokļus tur un tērēt naudu. Tieši tā, un viņš sēdēs šeit, atkal viņš jau nekur neiet, viņam tā baigi nekas nav, viņam darbs ir tas, viņam ir lielā alga, uz ko ļoti cer tie, kas, šīs te procents tagad bīdīt urpu šurpu Bet gala iznākums ir, kad mēs paļaujamies uz to, ka gan jau sanāks. Gan jau pēc 30 gadiem kāds samaksās nodokļus, lai sanāk tās aldziņas. Kaut gan mums nav plāna, ka mums tagad būs 10 rūpnīcas. Un ja mums ir rūpnīca, tad uzreiz viss ir pret, tāpēc, ka tur kaut kas nelabs notiks, priekš kā mums rūpnīca, mums nav. Skudriņa bežo. Un ķērps neaugs uz vietējā ozola. Un tas notiek vienlaicīgi. Un tad, kad tu saliec šo, tad no pirmo līmeni mēs noēdīsim šodien, otro mēs esam samazinājuši un pa lielam tas ir tā kā pieder nevis valstī, bet tam cilvēkam, tad tā cerēt arī nav uz ko, kā man ir, tam ir. Trešais nemaz nerunājot. Un uz to samazinājumu kopējo cilvēku mēs atkal iegūstam, kad mums nav kas, pirmkārt, nav kas strādā, otrkārt, nav kas strādā to augsto pievienoto vērtību, jo mēs zinātnē mēs neieguldām, tehnoloģijās ne, ja mēs kaut ko uztaisam, tad tur notiek kaut kādi čērņi un tur vienkārši kāds tā kā man stāstīja, bija IT, šitas te bija uztaisīts inkubators. Sēž viens, kas ir aiķišņiks, un blakus sēž džeks, kas internetā krējumus tirgo. Bet viņi abi divi vienā inkubatorā. Un tam ar krēmiem nav sakara. Bet tur ir ieguldīts, mēs atskaitamies, jā, mums ir inkubators, viņš strādā. Mums ir veiksmīgs. Gribējāt inkubatoru, šeit jums inkubators. Jā, kur veiksmīgs. Inkubējāties. Jā, veiksmīgs uzņēmējs. Šitajā visā es gribētu iemetināt, tā, ka tā nākotne nelīmējās kopā. Tā jau, kā tu arī teici, mēs gribam to, mēs gribam šito, mēs gribam, lai mēs esam baigi augsti attīstītie, bet mēs gribam būt baigi sociāli atbildīgie, bet mēs gribam, lai mums ir rūpnīca un viss kaut kas, bet tajā pašā laikā mēs negribam, lai te mums ir nekas, mēs gribam, lai mums te dabas parks, viss tas ir vienkārši, tāds Rosols absolūtākais un tas nelīmējas kopā. Īstenībā Rosols saldējumu iegāst iekšā. Arī es negribās. Arī es negribās, jā, un nebūs nekas tāds. Būs citādāk. Vai būs labāk, vai būs sliktāk, vai kas ar to būs, vēl nav izdomāts, neviens nezina. Šitais te mēs šobrīd raujamies uz pusēm un mēģinām pretstatus kaut kā salīmēt kopā. Kaut kas jau no tā viss tur sanāks, bet kas no tā sanāks, grūti saprast. Un te es īstenībā
Es tam par tām pensijām sev, kamēr tu stāstīji, pat, teiksim tā, es priekš sevis piefiksēju, kā es uz to skatos. Tas ir tāds vecumdienām tā kā, dotācija. Tā ir dotācija tam, lai es vecumdienās varētu strādāt tādu darbu, kā man patīk. Apmēram tā. Es visu dzīvi strādāju tur, kur es varu normāli naudu nopelnīt un samaksāt tās sociālas iemaksas vispār. Un tagad, kad es esmu vecumdienās, tad man nāk kaut kāda naudiņa, tā ir man tā bāzes naudiņa, man ir kaut kas cits jādara, bet tagad es varu atļauties tādu varbūt mazāk atalgotu darbu darīt. Bet darīt to, kas man patīk, jo man nav jāsaņem tā baigi konkurētspējīga alga. Man ir jāsaņem vienkārši otra puse. Ja man 600 ir, tad otrs 600 piemaksā. Cerams, ka es tur kaut kādu savu to māju vai dzīvokli būšu izmaksājis. Un tad es tā varu normāli dzīvot, paikai man sanāks, aizbraukt atvaļinājumā, varbūt tā arī sanāks. Ja man tur rokas nebūs galīgi pie pakaļas pieaugušas, tad varbūt es varēšu nopelnīt pat vairāk, un varbūt man būs vēl kaut kāds uzkrājums, bet tā ir tāda dotācija. Bet ir jāsāk runāt tā godīgi par šiem jautājumiem. Pirmkārt, tev ir jāveido un jādomā par to, ka tu par tevi parūpēsies daļēji. Tev padatēs, bet tu nevarēsi to cilvēku cienīgu dzīvi izdzīvot. Un jābūt godīgam pret sevi un arī valstī kaut kādā ziņā pret iedzīvotājiem. Viņi nevar tā atklāt teikt, jo tas ir šausmīgi nepopulāri tā pateikt. Bet, skatoties to saskaitāmos, mēs varēsim parūpēties par cilvēku cienīgu dzīvi pensionāriem tā laika tikai tad, ja mēs grausim cilvēku cienīgu dzīvi tā laika jaunākai paudzei, par kurai būs jāmaksā vienkārši nesamērīgs kupurs. Tas ir tas, kas notiek šobrīd, pieņemsim kā piemērs Grieķija, kur teiksim, tā, tas ir labi vecai paudzei, bet jaunajiem tas ir ļoti slikti. Un es arī tad šī brīža tā, nosauksim to par tādu izdabāšanas politiku, kas ir, ko realizēju šobrīd, man ir tāda aizdoma, kad ir tie fani un tie, kas neiedziļinās, bet es domāju, ka liela daļa, it īpaši progresīviem, tas vēlētājs salīdzinoši jauns. Es domāju, ka tas prot skaitīt. Un viņam patīk droši vien spēlēties gan ar akcijām, gan ar visu. Viņš saprot, ka tādā ilgtermiņā un ar visām tendencēm šis ir ļoti cēli, bet kā parasti ar to cēlumu, cēlums ir, ja viņš nav ar tādu segumu, tas ir ne labi ne tev, ne tam, kurš ir cēls, ne tam, pret ko ir izturējušies cēli. Un ilgtermiņā mums, man liekas, tad būs, kā tu saki, nevar zināt, būs labāk, sliktāk, bet tādu reālu situāciju šodien pateikt, kad mums būs labāk pēc 20 gadiem. Jā, ar visu tendenci, kas mums šodien nav, un to, ko mēs diezgan aktīvi noēdam šodien, to, kas mums šodien ir, labi, mēs viņu noēdam. Kādam tehniski, šie 19 eiro mēnesī, iespējams, ka kaut ko dos. Iespējams, ka tie būs tur, nezinu, lieka džīns, varbūt. Zin kā, tas tev dzīvu kvalitāti. Kā tādu. Būtiski neietekmē. Tas neietekmē. Tas ir forši, bet tie ir 20 eiro. Ja? Te jau pat, īstenībā jau šitais, kopumā tur tajā 20-30 gadu ietvarā, kā Uldis arī pats teica, tas tur nedaudz nebūtiski negatīvi. Tur tādas spekulācijas nebūtiski pozitīvi, nebūtiski negatīvi. It kā mēs te pakruķīsim kaut ko, bet tas neko nemainīs. Neuztraucies, būs jau labi. Es gribētu teikt atkal, neuztraucies, būs jau labi, bet domā tomēr par nākotni. Un tas, ko mēs īstenībā pateicām, te ir lietas, ko paņemt. Pirmkārt, es godīgs pret sevi. Tā ir dotācija, tā nav pensija. Tas nav tā, ka tev tur baigi šausmīgi tu vari izdzīvot. Tu varēsi izdzīvot no tā. Tev ir jādomā, tev jāuzkrāj un tev jāveido uz priekšu. Mēs dzīvojam kapitālismā, tev vajadzēs kapitālu arī vecumdienās. Un dzīvot tā liva lokā, tas atspēlēsies tev slikti vecumdienās. Es domāju, tā ir bērns, ir, kas par tev parūpēsies. Mums vajag 5 bērnus katrā ģimenē. Un tad otrs ir, protams, ka gan esošajiem pensionāriem ir jāapzinās, kāpēc ir situācija, kāda viņi ir. Un starp citu, tas ir ļoti viegli atrodams, šobrīd ļoti labas schēmas, viss izskaidrots. Un arī pārējiem
pirms mēs sakam jā par to, kas notiek ar pensijām vai nē, vai mēs tiešām saprotam, vai mēs esam parēķinājuši, paskatījušies tendences, un tad kaut kādā, tur savā vecumdienās, lai mums nav atkal piedzīvojumu un pārdzīvojumu, kad kā tad tā visu mūžu strādāja, un man tagad ir 600 eiro. Kur ir tā... Pastina apakaļ bildi. Jā, un tad tu zināt, ka ir pirmais, un ka tev iesakam visiem iedziļināties, ka ir otrais līmenis, un kurš tur ar viņu pārvalda. Un vismaz bišķiņi iekrāt atkal trešajā, jo 20 eiro jūsu dzīvi nemainīs, bet pēc 20 gadiem pa 20 eiro tur būs kaut kāda summa. Tiekam lielās algas. Iegooglējiet trešais pensiju līmenis, nodokļu atvieglojumu. Reāli paskatieties, tur var būt interesanti dažiem. Tā ir vieta, kur var nopelnīt. Normāli. Iegūt priekš sevis labumu un valsts to tā kā sponsorē. Tikai labs pārvaldnieks jāatrod. Bet tas ir tiem skatītājiem, kuri ir virs 2-3 štukām. Tas ir tas zem 4 mēnesī. Arī tiem 4 tas arī interesanti. Bet, jā.